Nu, čau. Redzat, kas te notiek. Te ir tā, te ir ģeneratoriņš, tur ir barošanas avots, tur ir lampiņa kā slodze. Šeit ir transformatoriņš, lūk, šitas te maziņais, jā. Tas ir vienkārši kapacitāte, kur stabilizē spriegumu. Šeit ir tranzistoriņš. Un tālāk ir tas, ko mēs redzam. Mēs paņemam un mainot tik vien kā signāla intensitāti uz bāzes, mēs varam mainīt spriegumu izejā, mēs varam iekonomēt elektrību tādā veidā, ja nav vajadzības vairāk, pieņemsim, ja mums ir kaut kāda veida netradicionālā apgaismojums, netradicionālais, tā kā, pieņemsim, varētu mēs lietot gaismas diodes, tad mēs varam ekonomēt elektrību. Tā pašā laikā mēs varam dabūt gaismu. Tālūk, pieņemsim šeit, mēs varam pastīties uz testerīti, jā. Šobrīd ir tā. Lūk, tagad ir 2 ampēri strāles. Paskatāmies. Tā. Maksimāli es esmu dabūjis šeit ar šo metodi 150 voltus, bet tas viss ir saistīts arī ar šo transformatoru. Ja mēs paņemam un pārtinam viņu mazliet savādāk, tad rezultāts būs atbilstošs un spriegums būs lielāks. Lūk, tagad ir 150 volti idejā, ja? Mums ir cik? Mums ir 4 ampēri strāva. Nu, redz, cik vienkārši viss un jauki. Tālūk. Paldies, ka skatījāties.